Par ko tad mēs šodien runāsim, un te es tiešām gribētu uzsvērt mēs, jo es ļoti ceru, ka es nebūšu vienīgais un ka arī jūs aktīvi piedalīsieties mūsu diskusijā un uzdosiet jautājumus, varbūt komentēsiet, varbūt arī provocēsiet vai kā citādi rosināsiet šo te domu un ideju apmaiņu ar vienīgu mērķi, lai šodien mēs tiešām pēc šīs te diskusijas un pēc šīs te semināra sadaļas katrs priekš sevī varētu pateikt, jā, kaut kas man tomēr ir palicis un kaut ko es tomēr varēšu no tā visu izmantot. Runāsim mēs šodien arī par tādām lietām jau nedaudz varbūt precīzākām, tātad par stratēģiju un strateģiskās domāšanas līmeņiem. Kāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi? Tāpēc, ka bieži vien mēs aizmirstam, ka ne tikai uzņēmuma stratēģija ir svarīga, bet arī ir citi līmeņi, par kuriem ir jāpadomā. Runāsim arī par to, kā panākt, lai tā stratēģija strādā. Kuri ir tie priekšnosacījumi, kuri ir tie kritēriji, lai stratēģija būtu uzskatām par izdevušos un lai tiešām cilvēks, ne tikai uzņēmējs, bet tiešām cilvēks varētu teikt, jā, man izdevās. Runāsim par tādām lietām, kas ir saistītas ar stratēģiju tieši uzņēmēju darbībā. Kas ir jāņem vērā, kas ir jāplāno, kam ir jāpievērš uzmanību, lai tas uzņēmums tomēr, neskatoties uz to, vai viņu dibina jaunietis, skolēns, vai varbūt viņu dibina jau pieredzējis cilvēks, lai tas uzņēmums tomēr sekmīgi augtu un attīstītos. Runāsim par tādām arī netradicionālām varbūt, bet pēdējā laikā ļoti populārām lietām. Varbūt esat arī dzirdējuši par tādu lietu kā zilā okeāna stratēģija un sarkanā okeāna stratēģija. Un tur es noteikti arī gribēšu jūsu aktīvu līdzdalību. Es esmu sagatavojis virkni praktisko piemēru, bet arī jūs noteikti varēsiet palīdzēt tieši ar praktiskajiem piemēriem, lai labāk saprastu, kura tad ir tā zilā okeāna stratēģija un kā viņa tīri praktiski darbojās. Jo viens no uzstādījumiem arī šodien, protams, ir tīri šī te praktiskā pielietojamība un praktisko piemēru apspriešana un diskusija. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā un, protams, kā katrā lekcijā, seminārā, kā tikko jūs sākat runāt par uzņēmēju darbību, tā, protams, uzreiz parādās burtiņš tikai šoreiz tajā pozitīvajā nozīmē, nevis kā e-viela, bet gan kā e-viela, e-vide un e-pasauli, kurā mēs tagad dzīvojam. Un nobeigumā tīri praktiskas lietas, kas varbūt kādam arī būs pazīstamas, bet tomēr kā praktiskie pielietojami instrumenti man ļoti viņi likās piemērot šodienas diskusijai, un semināra nobeigumā es arī gribēšu ar jums apspriest par to, kas ir riski, kā no viņiem izvairīties, kā ar viņiem cīnīties. Ļoti bieži tieši vārds risks ir tas, kas nobiedē cilvēku, kas pieņem lēmumu, ne, uzņēmēju darbību, tas ir riskanti, es labāk nedarīšu neko. Un es noteikti gribētu pierādīt pretējo, ka riski nav tik bīstami, kā viņus ļoti bieži novērtē, bet pats svarīgākais ir apzināties, kas ir tie riski un apzināties, kā var viņus novērst, kā ar viņiem var cīnīties. Un nobeigumā arī nedaudz parunāsim par tādām lietām kā laiks un laika plānošana, kas ir ļoti svarīgi, lai to stratēģiju varētu sekmīgi realizēt. Un, ja vēl arī paliks laiks, vēl viens punkts, kas šeit nav iekļauts, bet par kuru iespējams mēs arī paspēsim parunāt, ir tāds strateģiskais aspekts kā cenošana. Jo arī strādājot ar jaunajiem topošajiem uzņēmējiem, ļoti bieži tieši šis jautājums tiek uzdots kā pirmais. Kādu tad man noteikti cenu, kā man uzzināt, kā man izpētīt, cik tad mans produkts varētu maksāt. Sāksim ar ievadu. Tātad semināra ietvars. Kā jau dienas kārtībā ir norādīts, vissvarīgākais un lielākais uzsvars šodien ir uz ko? Uz uzņēmēju darbību, uz jauniešiem un jauniešu veicināšanu iesaistīties uzņēmēju darbībā. Līdz ar to es mēģināju arī šo semināru organizēt tieši tādā veidā, lai uz visiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien runāsim, mēs skatītos vairāk tieši no uzņēmējdarbības un no jauniešu prizmas. Lai tiešām tas, par ko mēs runājam, būtu pielietojams jūsu ikdienas darbā, jo, kā es saprotu, jūs strādājat tieši ar jauniešiem, skolēniem, kuri būtu mūsu nākotnes uzņēmēji.
Semināru mērķi un uzdevumi, galvenais uzdevums, kur es esmu izvirzījis, tātad ir tiešām šī te lietderīga un praktiskā pielietojamība visiem tiem modeļiem un instrumentiem, par kuriem es šodien runāšu, lai tiešām katram no jums lielāks vai mazāks instrumentu portfelīs būtu līdz izejot no šīs telpas, kuru jūs pēc tam varat izmantot. Un pēc iespējas vairāk centīšos arī katru sadaļu, par kuru es šodien runāšu, ilustrēt ar praktiskiem piemēriem, ar praktiskiem ieteikumiem, jo tieši šie te praktiskie piemēri parasti cilvēkiem nostrādā vislabāk un palīdz vislabāk saprast, par ko tad iet runas. Kādēļ šāds ietvers un kādēļ šāds darba plāns un kādēļ tieši es? Pēdējos gadus man ir sanācis ļoti daudz strādāt tieši ar jaunajiem topošajiem uzņēmējiem dažādās Latvijas vietās un dažādos projektos. Sākot ar Nodarbinātības valsts aģentūras uzņēmējdarbības veicināšanas programmu, Hipotēku bankas automu programmu un visbeidzot pēdējo gadu, 25. oktobrī, svinēsim 1. gada jubileju jaunu uzņēmēju centrā. Un, protams, ka strādājot jau vairāk kā 4 gadus, 5 praktiski jau ar dažādām programmām un tiekoties ar cilvēkiem, ir uzkrājusies pietiekami liela praktiskā pieredze un bagāža, kādas ir problēmas, kādi ir jautājumi un kādi ir tie spēka pielikšanas punkti, kas palīdz panākt cilvēku viedokļu maiņu. Jo jūs ļoti labi zinat, Latvijā mums uzņēmējdarbības aktivitāte, diemžēl, ir klusuma Eiropas. Līdz ar to, tad, kad mēs sākam runāt par uzņēmējdarbību, vienmēr ir tas pirmais jautājums, kā cilvēku pārliecināt, kā viņu motivēt, lai viņš tomēr uzdrošinās un sāk. Un tieši šo pieredzi, kur es esmu uzkrājis, pārliecinot cilvēkus no man tā kā negribas, varbūt tomēr, ka līdz es gribu, es varu, es iešu un es darīšu. Un tieši šo es arī mēģināju akumulēt šajā 90 minūšu prezentācijā, lai arī jums, pēc iespējas vairāk tie jaunieši, ar kuriem jums nākas komunicēt un kontaktēt, lai arī viņi pēc tam, pēc sarunas ar jums, pasaka, jā, pirms tam es šaubījos, nezināju, negribēju, baidījos, bet tagad es zinu, ka es varu, es zinu, ka es spēju, es eju un daru. Tad, kad mēs runājam par stratēģiju, tad, protams, pirmā reakcija ļoti bieži ir aptuveni tāda kā šim jaunietim. Briesmu lietas un stratēģija un stratēģiskā domāšana un ko tad tagad iesākt. Protams, ja mēs runājam par globālām korporācijām, ar miljardiem lieliem apgrozījumiem, tad stratēģija priekš šādām korporācijām ļoti bieži varētu izraisīt tādu reakciju. Taču, ja mēs runājam par topošajiem jaunajiem uzņēmējiem, tad absolūti nav tas velns tik melns, kā viņu sākotnēji ļoti bieži arī mālē. Saliekot lietas pa plauktiņiem un sadalot reizinātājos, ļoti bieži arī cilvēki sāk atrast, jā, tiešām, ja es nospraudīšu mērķus, ja es padomāšu, kā man uz to mērķi iet, tad arī tā stratēģija būtībā izveidosies pati no sevis. Jebkura stratēģija vienmēr sākās ar mērķu un uzdevumu nospraušanu. Un būtībā jau mēs varam arī lēnā garā sākt zīmēt, kā tad izskatās tā vizualizācija stratēģijai. Mums ir sākuma punkts šeit, un mēs sākam skatīties, ko darīt. Tad nākošais, protams, mums ir tomēr jāpaskatās pietiekami tālākā perspektīvā un jāsaprot, kur tad ir tas punkts B, kur mēs gribam nokļūt. Un te tiešām ir ļoti svarīgi, ka mēs apzināmies, ka šeit nav runa par mēnešiem, šeit ir runa par gadiem. Ir svarīgi, lai tas mērķis būtu nospraustas pietiekami ilgā laika periodā. Nākošais. Ja mēs ejam uz to mērķi, kādi būs spēles noteikumi, kādi būs ierobežojumi, ja citiem vārdiem sakot, būtībā mēs jau uzzīmējam to ceļu. Mēs nosakām tās robežas, ko mēs darīsim, bet kas ir patiesībā vēl svarīgāk noteikti, ko mēs nedarīsim. Mēs izslēdzam ārā visu to,
kas uz mums neattiecās un ko mēs nedarīsim. Tas ir arī ļoti būtisks un nozīmīgs stratēģijas uzdevums saprast, ko mēs nedaram. Tālāk, mēs esam sapratuši, kur mēs gribam nokļūt. Ir jāiet uz priekšu. Ir jābūt noteiktai transporta schēmai, jeb plānojumam, kā tad mēs šo te ceļu iesim, lai pēc iespējas mazākos līkumiņus mestu. Tā būs tā rīcības programma, kuru mēs izmantosim, lai pa šo ceļu iet. Un, protams, pēdējais punkts mums ir jāsaprot, ka nebūs tik vienkārši un nebūs tik labi, ka nekas mūs šajā te ceļā neietekmēs. Tā nenotiek. Noteikti būs dažādi faktori, dažādi spēki, kas mūs ietekmēs, kā no viņiem atkāpties. Tie būs tie strateģiskie lēmumi, kurus būs jāpieņem, kā neutralizēt dažādu šo te no krūmiem uzglūnošo vilku ietekmi, lai mēs tomēr tajā gala mērķī nonāktu sekmīgi un sasniegtu viņu tādā laika periodā, kur mēs bijām ieplānojuši. Tātad, ja bija ieplānots tur nokļūt 5 gados, tad mums ir jābūt šeit. Vai varbūt šeit, vai varbūt šeit, bet nekādā gadījumā ne šeit un ne šeit.